Bonjour, maz draugs! Esmu atbraucis uz arēnu, kur šodien notiks lielie super fināli florbolā. Arī šogad esmu atlicis ar zaļo zirgu, tur man aizmugurē. Šī nav reklāma, dārgais draugs, bet, ja runājot par reklāmu, ja gribīja kaut ko līdzīgu, lai safilmēju tieši par tavu pasākumu, man nav svarīgi, tas ir sporta pasākums, kāzas, piemēram, vai šķiršanās, nav svarīgi. Ja gribi, lai kaut ko līdzīgu safilmēju par tavu pasākumu, tad raksti man, es domāju, ka atradīsim kopīgu valodu, bet pagaidām ejam uz arēnu, tur jau, paskaties, cik daudz ir sabraucis jau dažādu autobusu, mašīnu. Un šodien arēnā, es domāju, ka ies karsti lielie super fināli florbolam. Ejam. Tur šodien ies ļoti interesanti, gāžam. Buu! Kuru visi zin, vienkārši atrus katru dienu spīd. Viņš raksta par sportu, par futbolu runās, vieglumu prieku. Nu ko, draugi, te mēs esam atnākuši uz mēdīju centru, tur, kur mēdīji gatavo savu materiālu, pa starpam ieskrien, kaut ko uzlādē, kaut ko pielādē, kaut ko saraksta, kaut ko ieraksta. Arī šeit bišķītre, kur ir kaut kādi našķeri, ko pacienāties ūdens arī, tāpēc, paldies Florbola federācijai par sarūpēto. Jā. Kaut kā tā, paldies. Jā, es arī šeit bišķīt uzlādēšu vēl to, kas nav uzlādēts, un arī skriešu skatīties. Labdien, sveiki, kā varu izgodāt? Mani sauc Artūrs. Labdien, man sauc Ilmārs. Ilmār, ļoti patīkamiem. Ilmār, pastāstiet, kā jums šīs dienas spēle patīk? Ļoti labi, tā kā cienīgam finālam pieklājās. Skaidrs, tas tā kā vairāk ir parāds par iepriekšējo gadu, vai tam ar to nav nekādas saistības šodien? Šodien nav nekādas saistības ar to. Rubens komanda ir ļoti stipri bijis vienmēr. Šodien mēs laukumā varam redzēt pilnīgi citu spēli, pilnīgi cits komandas gars, un spēlētājs visi spēlē uz to, lai dabūtu zeltu. Kuru varbūt gribat izcelt no meitenēm šodien? Es gribu izcelt visu komandu, tikai komandā ir spēks. Skaidrs, tāds jautājums vēl, kad puiši pievienosies šim te pasākumam? Kuru katru gadu? To mēs redzēsim. Nākamgad varam gaidīt puišus arī šeit? Vienmēr viņus varam gaidīt. Skaidrs, ok. Puiši, mēs jūs gaidām arī obligāti, tāpēc ceram, ka nākamgad jūs arī tiksiet kādā no šiem spēlēm. Pa trešo vai pa pirmo vismaz, jā? Viennozīmīgi, ka par pirmo. Ok, turēsim īkšķi, skaidrs. Paldies, Lūk. Paldies. Es skatos, kad cēsnieki atbalsta cēsniekus šodien, jā? Protams, savējā jāatbalsta. Skaidrs, bet kas šodien ar rezultātu ir? Vēl viena trešdaļa, bet tomēr. Teiksim tā, Rubeni mazliet pārsteidz, ja visu laiku viņi spēlē pasīvi, tad tagad viņi ir kļuvuši aktīvāks, agresīvāks, un NND aizsargi kaut kā nespēja pārvarēt to viņu spiedienu, kļūdās, un tad jāņem ārā. Jāņem ārā, skaidrs, jā. Ok, tas ir vairāk tā kā domā viņas par to pagājušo gadu, vairāk grib atspēlēties, vai tas tā kā? Gan pagājušais gads, gan Latvijas-Igaunijas līga šogad, gan regulārā sezona, tur viss kopā. Iemeslu pietiek par ko, jā? Skaidrs. Ok, klausies, ko tu pateiksi par pārējām spēlēm šodien? Bauska uzvarēs Kuldīgu, Ķekava sabradās Valmieru un Tāls ar Tomu Akmeņlauku priekšgalā pārspēs Ulbruku. Tur sabradās un šeit pārspēs, jā? Jā. Tad saprotu, ka tur būs vairāk kā +3 Ķekava, jā? Jā. Un tur būs kaut kas... Tur varētu būt... Ceram uz rezultatīvu spēli, lai ir daudz golu, lai skatītājiem ir interesanti. Bet es šoreiz būšu neintrālais vairāk. Ok, skaidrs, super. Paldies tev liels. Klausies, kad Lekringu redzēsim tagad arēnā? Nākamā sezona. Nākamā sezona būs, jā? Jā. Ok, super. Gaidīsim. Paldies. Tā, meitenes, kā jūs sauc, kā varat godāt? Sāc Keita, Elīza. Keita un Elīza, meitenes, stāstat, kā šodien spēlē jums patīk? Diezgan superīgi, rezultāts ir liels.
jo rezultāts ir ok, jā, 5 ir, tā kā, nu, pat neviens nav ielaists vispār, ne? Jā, tas ir tā, lai arī paliek un vēl var mest iekšā. Un vēl, jā. Ok, labi, meitenes, cik ļoti bija sarūksinājums par iepriekšējo gadu, tā kā cik ļoti gribējās atspēlēties? Tagad viss ir rekord parādāms. Viņas tagad to dara, viņas grib, viņas negrib sudrabu. Zelts ir mūsu krāsa. Jā. Ok, meitenes, jūs arī varbūt spēlēt, vai jūs tikai atbalstat? Mēs arī spēlējam. Arī spēlēt, jā? Tā kā, nu, principā, varbūt aiznākam gad varam jūs arī redzēt, jā? Jā. Ļoti iespējams, jā? Ok. Meitenes, tad turam īkšķus par jums, lai nākamgad jau redzētu, varbūt, jūs arī pamatsastāvē. Ok, paldies jums. Paldies. Čau. Klausies, mēs jau ar tevi tik daudz, ko esam izrunājuši šodien, un tik daudz, ko vēl jāizrunā. Jā. Klausies, tu pastāsti, kā tev vispār iet, ar ko tagad nodarbojas? Pastāsti. Jā, no sveiciens visiem. Jāatcerās, varbūt no pagājušā gada vadīju Florbola podcastu 4. maiņa. Vienkārši Arturs arī bija ciemos. Nu, tagad jau esmu pieņēmis jaunas izaicinājumus. Strādāju TV3 kā sporta žurnālists šobrīd jau mēnesi. Un ir patīkami atnākt šodien arī šeit uz superfinālu arēnā Rīgu un paskatīties Florbolu visu dienu. Super. Ko domā par šīm spēlēm? Kā tev šķiet, kā varētu šodien iziet viss? Jā, nu tikko jau runājot ar tevi iepriekš teicu, ka man noteikti interesantākā spēle būs starp Bausku un Kuldīgu, jo abas komandas noteikti ir nākamā sezona cīnīties virslīgā. Man gan nav tas pateikts oficiāli, vai kāda dosies, bet visas 4 spēles, manuprāt, ir ļoti interesanti. Pašlaik gan Rubena NND tāds negaidīts. 3. perioda vidū 5-0 Rubenas pārsvars, bet es noteikti sagaidu tikpat interesantu arī bronzas spēli un arī finālu vakarā. Labi, nu un kā par 3. vietu un par 1. vietu? Jā, nu... Klausies, par 1. vispār lielākā daļa, negribu teikt, ka visi, bet liela daļa cilvēku saka, ka apmēram tāls jau ir uzvarējuši. 6-0 Rubena 6-0, vadībā. Jā, pārsvars. Nu, sākšu par 3. vietu, sākumā Ķekava Valmiera. Es teikšu godīgi, man ļoti gribējās Ķekava finālā, jo viņi nav spēlējuši laikamā kopš 2008. gada finālā. Bija iespēja iekļūt. Tas viņiem neizdevās, bet gribētos, lai šodien izcīnītās bronzas medaļas. 2 gadus iepriekš viņi zaudēja Ubrikai spēlē par 3. vietu. Manuprāt, Ķekavas tā līdz ar Klāvu Jansonu priekšgalā jau sen ir pelnījuši medaļas. Tieši tā kā es šodien izklāstu, ka varētu Ķekava. Un par zeltu runājot Ubrika Talsi, man patīk tas, ka 2. gadu ir tieši tāds pats fināls. Vakar arī aprunājos intervijā ar Tomu Vitmanu, līderiem komandas kapteini. Viņš saka, viņi ir gatavi vienkārši cieti papāties reāli, lai izcīnītu tās zelta medaļas. Bet, manuprāt, tas būtu interesanti, jo Talsiem arī jauns sastāvs ir šogad un arī daudz pieredzējuši spēlē. Tā kā, kas zina, tiešām fināls, manuprāt, šodien būs tas interesantākais, bet, kā jau teicu, vairāk es gaidu no 1. līgas fināla, kas sāksies pulksten 2. Jā, ok. Skaidrs. Kādā pašam ar to? Nu, zin kā ir, es vispār ļoti gaidīju šo te pasākumu, vispār tādu lielu ažiotāžu liekas, kad nenormāli kļūst pasākums un tiešām gribējās, lai vairāk kaut kā no visām pusēm viņš tiek pareklamēts. Man liekas, ka šī ir tā lieta, pie kā federācija ir jāpiestrādā, šitās, nezinu, tāds marketinga aktivitātes. Lūk, un tā jau viss ir krūta. Es domāju, tev Latvijas Florbola Savienībā jāpiesakās darbā PR, tātad kantorī jāpalīdz viņiem ar PR marketingu. Es domāju, ka tur ir pietiekami daudz cilvēku, vienkārši, gan jau, ka viņi mūs sadzirdēs, un gan jau, kad viņi paši zina, kas ir jādara. Jā. Tā kā tā, votiņās un NND! Pirmie vārti NND šodien, jā. Lai gan vēl jāspēlē 8 minūtes. Tā kā tā. Votiņās, kaut kā tā īstenībā, super, paldies tev liels par viedokli. Jā, super, un gaidam tevi televīzijā jau kaut kādās translāciju komentēšanā un tā tālāk. Super. Paldies. Prieks par tevi. Super, paldies. Paldies tev.
apsveicam Rubeni. Pagājušajā gadā nesanāca, šogad viss bija kārtībā. Rezultātu 7-1. Rubeni uzvarēja NND. Nu, kaut kā tā, NND novēlam gatavoties nākamajai sezonai. Un, kas to lai zina, ļoti iespējams, ka uz nākamo gadu sanāks jau viņam revanš par šo te gadu. Kaut kā tā, apsveicam vēlreiz Rubeni. Black and yellow, black and yellow! Tā, čau, mani sauc Artūrs. Nu, pastāsti nedaudz par spēli, kas varbūt nesanāca šodien, ko gribētos varbūt, ja tagad izdarīt savādāk? Nu, pirmkārt, mēs noteikti kaut kur sākumu nogulējām. Pirmo periodu mēs gulējām, mēs netikām īsti līdz pretinieku tempam. Viņas pirmos 2 periodus bija ātrāks, bija labāks, mums bija daudz zaudētu 2 cīņu. Es domāju, ka pirmie 2 periodi bija tā atslēga šim šoreiz zaudējumu. Jā, skaidrs, ok, labi. Ko varbūt no savām meitenēm gribētos, nezinu, izcelt, varbūt kura tā, nezinu, sabēdājas pēc šī, nezinu, zaudējumu, kur gribētos uzmundrināt? Protams, visas ir bēdīgas. Nekad nav forši zaudēt, īpaši fināla spēlē arēnā pie skatītājiem. Bet nekas traks jau nav noticis. Tāds ir sports, kādam ir jāzaudē. Mums ir vēl nākamā sezona, ir vēl viss pārējās sezonas. Tā kā viss ir kārtībā, mēs nepārdzīvojam. Vienkārši jātrenējās. Tagad uz nākamo sezonu jūs varat sagatavot šo te parādu atgriešanu Rubenai, jā? Jā, obligāti. Mēs parādā noteikti nepaliksim. Ok, skaidrs. Nu tad novēlēšu veiksmi, meitenes. Paldies par šo spēli. Paldies. Sveikam! Apsveicu ar uzvaru. Tas ir pirmkārt, jā. Nu kā pastāsti kaut ko par spēli nedaudz. Tiešām bija tā, ka šitās pirmā tā trešdaļa, tas pārsvars, ko sanāca uzreiz tā iegūt, bija tas noteicošais. Nu, pirmkārt, mēs jau gājām uz spēli ar to, ka ir 60 minūtes jāspēlē. Vienalga, kā mēs iesāksim spēli, kāds būs spēles vidus, visizšķirošākais moments ir spēles beigas. Un vienkārši 60 minūtes ir jāiet, jāspēlē, jābūt ir fokusā. Un vienkārši šodien meitenes izdarīja visu, ko varēja izdarīt laukumā. Un man prieks, ka mēs to izdarījām. Super, tiešām apsveicu. Cik ļoti bija tas meitenēm galvās par iepriekšējo gadu? Vai bija vai nebija? Nu, es domāju, ka tas ir stāpīgi, ka, protams, tu brauc uz arēnu, tu atceries, kā bija pirms gada, un tad ir iekšā tā sajūta, nu, kad kā būs šogad, nu, ir tas stresiņš, kad... Bet, nu jā, es domāju, ka tā bija mūsu lielākā motivācija, kad mēs negribam atkārtot to, kas notika pagājuši, kad vienkārši gājām un kapājām. Super, super, apsveicu meitenes. Vai paliekat uz pārējām spēlēm? Par ko fanosat, ko atbalstīsat? Kaut kas paliek, kaut kas nepaliek, bet es domāju, ka nav tādi favorīti meitenei vienkārši par skaistu florbolu. Kā nekā florbola svētki, tā kā jāizbauda, ne katru dienu var uzspēlēt arēnā, tā kā super. Lai visiem veicas šodien. Super, meitenes, kur šodien svinības notiek? Jābrauc uz Kucēniem. Kauss ir mājās, tā kā brauksim uz mājām svinēt. Skaidri, super, paldies, daudz apsveicu meitenes, paldies. Čau vīri, par kādu komandu jūs šodien, ko atbalstīsiet šodien? Bausku, jā, no bērnības, jā? Nu, gandrīz vai, jā? Skaidrs vīri, ar kādu rezultātu beigsies Bauskai šodien spēle? 4-2, 4-3. Bullīšos uzvarēs Bausku. Bullīšos, jā? Tā, vīri, pastāstat lūdzu, kas ir Bauskai, kas nav Kuldīgai? Mums ir labāks nolīši, mums ir labāks spēlētāji. Kas vēl? Mums ir labāka fani, mums ir vairāk bungas, mums ir... Mēs vienkārši labākas. Vienkārši labāk, jā? Mums ir labākas formas, mums ir daudz bungu. Mums ir ļoti labi treneri. Mums ir ļoti labi spēlētāji, jā. Tā, sveicināts! Sveiki! Man liekas, ka tev tagad rakstīts ir Baloži, bet man liekas, ka tev bija cita komanda kaut kāda. O, šis jau ir tuvāk īstenībā, jā? Ķekava. Šodien būs 3. vieta, es ļoti ceru. Un, protams,
mūsu balložu mīlulim, Adrianam Spundam, jābūt šodien zeltam. Tāpēc man arī līdzi ir balložu ģemperīts, jo viņš ir no balložiem ar Aldi. Sanāk, ka šis te revanšs sanāks Talsiem šodien, ja? Ļoti ceru, ja viss sakārtosies un visi būs savu galvas smadzenes sakārtoši īstajās vietās, tad tā spēle būs tā kā nākās no rokas. Bet, Ulbraka ir laba. Jāatzīst, ka jā. Viņi vajadzīgā brīdī visu izdarīja. Viss pazuda tev. Nē, viss kārtībā tev. Tur ir viss kārtībā. Klausies, un kā tev Valmiera liekas, viņiem pagājušajā gadā, piemēram, nesanāca, viņi jau būs arī, es domāju, kad pilsētā runā, kad Kevins Šmits arī būs ierindā, un... Kevins Šmits un Lauga, tie divi spēlētāji, kas arī spēli var uztaisīt, protams, bet domāsim to labāko par skaistu spēli, un es ceru, ka Ķekava vinnēs, jo Ķekava ir ļoti agresīva un savu laiku arī ļoti rupja komanda, bet viņa savu cīņas spāru ir panākuši to, tur, kur viņi ir. Jā. Ok, Ķekavas sektors šodien būs pilns? Es domāju, ka jā, es arī būšu tajā pašā sektorā un Ķekava, lai viss notiekās. Talsi, lai viss notiekās. Skaidri. Ok, atliek tikai sagaidīt. Jā, paldies tev. Super svētki florbola. Draugi, rezultāts 1-1 Bauski pret Kuldīgu. Jāatzīst, ka ļoti skaistus vārtus guva gan viena, gan otra komanda. Tālšāvieni tādi, vārdsargi bija bezspējīgi, ko darīt. Ļoti skaisti vārtu gūmi. Pagaidām man spēle ļoti patīk, un es pat nepateiktu, ka tā būtu pirmā līga. Ļoti skatāms florbols, lai arī ko es tur saprastu no tā florbola, bet man ļoti patīk. Paldies tās komandām. Turpinām skatīties. Draugi, jūs neesat atnākuši uz pirmās līgas finālu, tad ļoti žēl, jo spēle ir ļoti laba. 2-2 ir pirmajā trešdaļā jau, un spēle ļoti skatāma. Teikšu godīgi, kā ir. Man ļoti patīk, tāpēc, bija jānāk. Kāpēc neatnācāt? Tā, Džeki, čau, pastāstat, par ko jūs dabūjāt medaļas šodien? Par dalībās. Jā, par dalību. U11. U11 Mālekšī, un kā jums gāja? Ļoti labi. Ļoti labi? Daudz vārtus sasitāt? Jā. Skaidrīti, kā šodien talsiemies? Uzvarēs. Atriepsies. Atriepsies, jā? Tā, Džeki, čau, stāstat, kādas domas šodien ir pirms spēles? Ļoti labas. Līdz, kad uzvarēs. Mums šodien pašam arī bija spēles. Jā, es skatos, ka jums arī ir medaļas pilnīgi, jā, šodien? Jā. Skaidrīt, pa ko dabūjāt kādas medaļas? U11. U11, jā? Jā. Viņš ir labs vārdsargs. Labi, varam gaidīt pamatsastāvā tevi talso 3? Jā. Jā, skaidrs, parādat plakātus. Otrais. Skaidrs, kur tā vairs plakāts? Es neesmu uztaisījis. Tu neesi uztaisījis, tev jāuztais, klausies. Ziņā. Vēl joprojām nav plakāta, ok, bet vēl ir laiks. Ok, Matīs Stulbe. Rezultāts Bauski 100, Kuldīga 5. Draugi, kā jau es arī sākumā teicu, tad šī spēle ir nenormāli krūta. 7-7 un papildu laiks. Damn! Pašā spēles beigās izlīdzina rezultātu 20 sekundes pirms beigām. Laba fināla cienīga spēle, tāpēc, draugi, ja jūs netikāt šo spēli, paši vainīgi. Skatāmies!
nu stāstat, kā var jūs godāt? Kā jūs sauc? Mani Arturs. Mani sauc Ričards. Ričards un kā pierad? Adrians. Adrian, ļoti patīkami. Džeki, par ko jūs šodien? Par ķekavu. No bērnības jau, jā? Jā. Es esmu pa individuālajiem spēlētājiem. Par ķekavu kopumā nē, jā? Tā kā kopumā komanda besī, bet atsevišķi spēlētāji ir okei, jā? Ok, labi, pa kuriem? Nu, kā kurā? Nu, es pat Talsos esmu par Raitu, Marti Raitu un ķekavā Ernest Roņa. Skaidrīte. Ok, tavi favorīti, jā? Ok, labi. Un tavēja? Man ķekavā ir Ernest Roņas un Jansons. Skaidrīt, Džeki, kā jums pārējās spēles šodien uz meitinu finālu bijāt? Nebijāt, jā? Kā šī spēle par pirmo līgu? Es esmu patīk par sieviešu. Jā, pastāst. NND tas ir vērtības sieviešu florbolu. Tev tur ir arī savas favorītas, varbūt? Nē, nav, es nezinu. Nav, bet ir pie kā piestrādāt, jā? Skaidrīt, ok, labi, un lielajā finālā, kas tad nu būs šodien? Par pirmo būs Talsi. Jūs par Talsiem vairāk, jā? Par Ulbraku, nē. Vispār nē. Ko jums Ulbraka jūs likt izdarīsi? Ķekavs sasita. Ķekavs tāpēc, jā? Jā. Nu skaidrīt, ir kaut kāda veca tāda sāpīte, kurai... Talsi man dziļi sirdī ļoti patīk. Talsi patīk, jā? Ok, nu tā kā būtu vēlams viņiem šogad arī, nu tā kā beidzot paņemt, jā? Skaidrīt, ok, kāds rezultāts beigās, Džeki? Talsi uzvarējis ar 7-3. 7-3, un tev kā šķiet? Es saku, ka būs 5-4 Talsi. 5-4 ir tāda dzīvāka cīņa būs, jā? Es arī ceru, ka būs tāda interesanta. Bullīšos varbūt, ne? Nu, varbūt pagarinājumā. Un Sīliņš būs labākais spēlētājs. Pilsētā runā, kad viņš dodās uz ārzemēm kaut kur, ne? Nezināt? Jā, Zēra Vikings, laikam, jā. Nu, draftē. Tā pilsētā runā, jā. Skaidrīt, ok, Džeki, paldies jums liels un let's go skatīties. Jā, super, paldies, vīri, paldies. Tā, man baigi kuplā kompānija ir sanākusi kopā. Pastāstat, cik daudz vārtus šodien sasitīs Kevins Šmits? Kevins Šmits šodien iestīs hat-triku, 3 vārdus viņa kontā būs. Būs, viņš ir ļoti sailgojies vai ļoti sailgojies par florbolu? Viņš ir tā kā suns, kas ir reāli nav ticis pie barības bļodas jau ilgu laiku. Un tagad viņi beidzot palaidīs laukumā, viņš sasitīs. Kevins ir arēnas spēlētājs. Kurā gadā viņš bija 21. 2 sezonas pirms tam, tā kā bija pret Lielvārdu Valmierai. Bija maz kā 40 sekundes atlikušas un tik gūti vārti viņam. Un pagājuši gadu ar Ulbraku arī maz 2 iekrāmē. Šogad mēs arī gaidām spēcīgu performanci no Kevina un uzvaru. Nu, 3. vietu. Jā. Nu, kā tev šķiet? Es domāju, ka viņš iemetīs 2 vārdus un ka viņam būs piespēles, jā. Es domāju, ka būs ļoti labi. Ok. Kur vēl varbūt, nu kā gaidat, kas šodien varētu salādēt arī normāli? Arturs Bergs, obligāti. Es saku Arturs Bergs, viņš ir trenējies kārtīgi, Džeks piepūlējies pēdējos treniņos un varbūt viņš ir aizsargs, bet labs tālējs mētienis, viltējs. Var gaidīt no viņa šodien, jā? Ok. Nu, kāds rezultāts beigās sanāks? 8-6 Valmiera uzvarēs. 8-6? Valmiera uzvarēs. Ok, un jums? 6-5. 6-5, jā? Es teiktu 5-3 Valmiera. Skaidrs, un kā jums galvenais headliners šodien Ozols dziedāšanai? Būs ok? Jā, būs ok. Rajonu gaidat no viņa vai kaut ko citu gaidat? Visu, lai viņš atbild uz multiplu arī Valmierā. Vai ne? Jā. Skaidrīt, ok, paldies jums vēl. Paldies. Tā vīri, kā varu jūs godāt? Mani sauc Artūrs. Mani sauc Gints. Ļoti patīkam vīri pastāstat, kas šodien bija tas, kas nedaudz pietrūka. Veiksmi. Labāk tiesneši. Jā, tiesneši arī bišķīt, jā? Jā, es domāju, ka bullīts bišķi bija nevietā, bet, nu, noteikumi paliek noteikumi. Gan jau, kad nākošais gads. Skaidrs, bet tā kā, nu, turpināsim darīt, lai nākamgad atgrieztos, jā? Jā, protams, kad FK Kuldīgi bija pelnījusi uzvaru. Bauska reāli vilka laiku, lai tik līdz bullīšiem. Bullīšos viņi bija labāki. Nu, kā ir, tā ir. Bet spēle tiešām bija ļoti laba. Gribēju tos izteikt komplimentus jums, Džeki. Priekšskatītājiem ļoti labi. Ļoti laba spēle. Super, paldies jums liels un ceru, ka tiekamies nākamgad. Jā, protams, mēs pirmie būsim. Super, ok, Džeki. Paldies jums liels. Paldies. Čau, Nikola, pirmkārt gribētu apsveikt ar uzvaru. Klausies, ar ko jūs šodien bijāt labāk? Kas bija tas faktors, kas šodien lika jums izdarīt plānu?
labs soli pretī augstākajai līgai. Es domāju, ka tā bija tā izturība līdz pašam galam, līdz tiem pašiem bullīšiem. Nociņa vienkārši uz kūkas. Jā, bet tiešām ļoti krūta spēle. Un jūs esat baigi lielie maliči, bija baigi prieks skatīties tiešām jūs. Apsveicu un ceram gaidīt jūs augstākajā līgā. Jā, paldies. Uz prieks atbraukt. Super, paldies. Čau, draugi, nu ko? Cīņa pa 3. vietu, Valmiera pret Ķekavu. 4 minūtes nospēlēs un labos tempos ir komandas, kā jau pilsētā runāja, tad Kevins Šmits Valmierai arī ir ierindā un skatāmies, solās būt ļoti laba spēle. Līdzīgas komandas, man liekas, es pat nezinu, man daudz jautā, par ko es esmu šajā duelī, bet man nav ko viņiem atbildēt. Nu tiešām nav ko atbildēt, es nezinu. Abas komandas ir krūtas un abas ir pelnījušas, bet kura beigās iegūs to 3. vietu, man ir grūti pateikt. Skatāmies. Pilsētā runā, ka neieskaita šo te soda metienu, tāpēc viss kārtībā turpinam spēlēt pa 0. Neskaitās. Draugi, cik interesanti, kad Ķekavai un Valmierai sektori ir blakus. Un jā, viņiem tur tāda konkurence sanāk arī pabļaustīšanas ziņā. Tur viņiem ir tādas tuvas attiecības, ne tikai dēļ sektoriem, bet arī dēļ tā, ka viņi cīnās pa 3. vietu šodien. Un šobrīd. Un tagad. Un tulīt. Joprojām 0-0. Skaramies. Kaut kā tā, draugi, kaut kā tā izskatās pagaidām 0-0. Viegli nav. Kas teica, ka būs viegli? Draugs 1-0, 17 minūtes nospēlēts, Ķekava izvirzās vadībā, viņu fani eksplodē un skatīsimies, ar ko atbildēs Valmiera. Laika vēl ir gana, bet pagaidām uzbruk Ķekava, skaramies. Kā teiktu viens mans draugs, tad mazāk vajag gudri dirst. Un jāfilmē spēle. Tieši pagriezu un tieši jāķek. Dubultos to pārstradīja pret 0. Nu jā, skaramies, ar ko atbildēs Valmiera. Skatāmies. Vēl daudz laika. Bet, ķeka vēl labs sākums. Labs sākums un jā, 2-0. Labs tālšāviens un pašā devītniekā.
draugi, izskatās, ka būs bullīts tūlīt Valmieras izpildījumā. Skaramies! Draugs, pirmie vārti ir aizgājuši arī Valmierai. Šajā periodā, trešdaļā jau droši vien vairāk nebūs palika spēlēt pusminūte un tūlītējiem pārtraukumā, un tad jau atgriezīsimies ar jauniem spēkiem, ar jauniem vārtiem. Esmu pārliecināts, ka viņi būs. Tā, nu čau, kā var tevi godāt? Kristers Bukšs. Visi sauc man pa Bukšu vienkārši. Vienkārši Bukšs, jā? Vienkārši Artūrs, vienkārši Bukšs. Ļoti patīkami klausies. Nu kā tev pirmā trešdaļā? Ko pateiks labu? Visi īsti kārtībā ir. Bet? Vienkārši Valmierai nevajadzētu kļūdīties un viss būs vispār. Viss būs super. Viss būs okiņās, jā, principā. Viss būs super vienkārši. Okay. Ideāli. Kā tur ar to bullīti pareizi tiesnesis pateica vai nē, vai tomēr bija jāskaita? Nu, ja godīgi man jāsaka ir. Jā. Es nezinu, kāda ir florbola noteikumi, bet es teiktu, ka ir iekšā. Es saku, ka ir iekšā. Viņa tur droši vien tāpatās kā hoķī, baigi atpakaļ pavilkt, nu baigi nevar. Laikam. Jā, tur ir tā. Kā tur izskatījās? Bija, nebija? Es saku, ka bija. Es saku, ka bija. Skaidrīte, ok. Kā vispār, ko gribās izcelt, nezinu, pēc pirmās trešdaļas, varbūt ir kāds tavs favorīts, kas šodien labi izskatās, nezinu? Es izcelšu tikai visu Valmieras komandu. Visu Valmieras komandu. Viņi cīnās, iet uz priekšu. Viņi ir pelnījuši. Es saku, ka šodien būs tā diena. Šodien būs. Klausies, tev nav gadījumā doma pāriet no hoķa uz florbolu, ne? Pagaidām vēl nav. Bet vēl nav vakars, ja? Jā, vēl nav vakars. Visi kārtībā, tāpēc es vēl tā uz jautājumu zīmes. Uz jautājumu zīmes, ja? Ja sanāks tā, tad iespējams, tā ir man tuvākā lieta. Tad. Jā, uzreiz nākamā. Jā, pēc kā skaidrs. Klausies, ja trešā vieta šodien tiek paņemta, kur notiek svinības Valmierai? Jaunzēvītais. Visi vienkārši. Tur notiks ballīt uzreiz. Sāksies autobusā un beigsies, vai es nezinu, kur beigsies, bet beigsies kaut kur. Kur te ceļi atverīs? Pirmdien darbā droši vien beigsies. Jā, iespējams. Skaidrs, super. Paldies tev liels par interviju. Paldies jums. Tā, vīri, pastāstat, vīri, no kurienes jūs esat un par ko jūs šodien fanojat? Sveiks, skatītāji. Attiecīgi, es pats esmu no Jāglas puses. Jā. Es pats spēlēju Salkaunas komandā, bet cītīgi atbalstam Ķekavu šodien. Mēs esam Ķekavas fani. Jā, es pats no Rīgas esmu, bet atbalstu Ķekavu, kā arī tāls, tikai tāls. Bet tagad ir Ķekava un Ķekava uzvarēs arī šo spēli. Jā, mēs par Ķekavu. Ok, tur ir kaut kādi čomaki jūs teikt, ka spēlē varbūt ir, jā. Mēs abi īsumā esam kādreiz spēlējuši Roketos un mums daudz pazīstami spēlē. Un pārgājušies, jā. Es tagad esmu Ķekavā spēlē, jā, līdz to. Skaidrs. Iepriekšējā periodā pirmajā pa štangu trāpiņš. Jūsēs, ja? Skaidrs. Ok, Džeki, un kā vispār jums šis superfināls arēnā liekas? Krūs pasākums? Jā, protams, es uzskatu to, ka katru gadu šitam pasākumam jānotiek. Tas pašmērķis ir katru gadu apmeklēt. Noteikti. Vai cik man tāda biļete? Citreiz viņa liekas dārgāk, kā piemēram šogad. Bet tāds mazais pienākums ir tev atnākt, atbalstīt šos florbola svētkus, būt klātienē, pavērot. Vienkārši atdot cīņu čaļiem, kas cīnās laukumā. Jā, jo pagājušajā gadā bija 5,5 tūkstoši nemaldos fināla, un man liekas, liels sasniegums. Es uzskatu, ka florbolam ir vieta arēnā. Skaidrs, Džeki, kas būtu, florbola savienība jāizdara, lai būtu ne tikai pirmais stāvs, bet arī otrais stāvs? Ir kaut kādi varbūt tādi, jūs tā pie sevis varbūt kaut kad esat domājuši, jā, šitais būtu forši, ja šito izdarītu vēl klāt. Un šitā vēl popularizētu, vai vēl kaut kas varbūt. Ir kaut kādi tādi bijuši, kaut kādi momenti? Nezinu, es godīgi tieši šodien braucot uz arēnas par to domāju, bet manos uzskatos varbūt būtu labi, ja kaut kā parādīt vairāk caur televizoru vai sociālos kaut kā vairāk izplīt un moši kaut kā aiziet tālāk. Tieši mans subjektīvais viedoklis tieši domāju, ka starp spēlēm nav baigā pasākumu. Tie pasākumi ir. Nav tā, ka viņi pilnībā nav, bet viņi ir tādi
tā kā basic, tā kā viņi ir ierastie, standarts. Tur izlozē kaut kādas kartiņas, un tur dziedātāji uzstājās kaut kā mazāk. Kaut ko tādu interesantāku prasītos, jā? Šovu. Kas cilvēkiem patīk, uz ko cilvēki nāk, kas šovs. Bet, ja tev vienkārši kaut kāds dziedātājs vai vienkārši izlozē kartiņas, tas nav tāds šovs. Šitais principā ir tāds Latvijas florbola superbols, vai ne? Tāpēc varbūt kaut ko tādu... Tā kā savākt, tā kā, varbūt, es saprotu, tās prasa investīcijas, bet tomēr tā kā varbūt ir iespēja uzreiz gadā. Dabūt tā kārtīgi uzsēžu šovu vienkārši ar gaismas efektiem, kaut kādiem, nezinu, akrobātiskiem elementiem, kaut ko tādu prasās. Kaut kas būtu pēc tam visos sociālos vienkārši. Tieši tā, un tas popularizētu visu, jo, kā jau mēs zinām, viss ir sociālos. Pēc tam viss sūtīs viens no skaties, kas bija florbolā. Tu vispār zināji par tādu florbolu? Redzēt, kāds tur šovs bija? Kā tev pašam liekas? Zini kā, es piekritīšu par to, ka tādam, šitais ir tiešām tāds kā mūsu superbols tāds, florbolam. Un man liekas, kas varbūt neprasītu tādas lielas investīcijas, man liekas, es Florbola federācijas vietā aprakstītu, apzvanītu visus, nezinu, mazos, nezinu, kaut kādus blogerus, neblogerus, influencerus, mazos, lielos, visiem izsūtītu piedāvājumus, uzrunātu maksimāli visu, lai, ja ne visi šeit ir, tad maksimāli visi, un viņi parāda šo te visu, jā. Runāt cilvēkiem. Es domāju, ka, pie vajadzīgas attieksmes, ja pareizi uzrunāt, es domāju, ka influenceri atsauktos un panāktu pretī. Jā. Man liekas, ka varbūt pat nebūtu tik ļoti finansiāls jautājums, kā tas, kā tu uzrunātu viņu. Tas mans tāds viedoklis. Jo, ja no katra šķūņa pēc tam es dzirdētu, kad bijis, nezinu, tur florbola fināls tās, un nezinu, kaut kas tur ir bijis, tas būtu kaut kas tās tiešām cool. Tā kā jo man liekas, ka bija šī mārketings pietrūka. Ja tu esi tajā burbulī, tad tu zini par to. Ja neesi tajā burbulī, tad palielam tu arī nezināji par to, kad ir tāds florbola fināls. Tas ir problēma par florbolu, kad pārsvarā arī visi iet uz fināliem tie, kuri vai nu ir spēlējuši, vai arī spēlē. Vai mammas, tēti, brālēni. Mūsu uzdevums jau arī, kā florbola entuziastiem un mīlētājiem, arī šeirot. Vismaz kādu atvilkt uz šajien, Pateikt saviem radniekiem, ka klausies ir tāds fināls, tad dodamies, aiziet maucam, tā kā braucam uz turien, tā kā tas arī mūsu katra pienākums ir tieši tā pavilkt savus radnieks, ko varbūt nav tik tuvu tiem florbolam. Vai ne? Tā kā, obligāti kāds atvelkat uz nākamo, kādu savu paziņu draugu, radinieku, nezinu. Būtu. Mēs jūs gaidīsim, tiksimies tur. Tieši tā. Super. Paldies, Vīris. Tā, čau. Kā tev sokās šajā te Superbowl florbola finālā? Viss ir ļoti ideāli. Neskatot to, ka šobrīd bija šī kavēja mūsu spēle, bet tūlīt būšu atpakaļ zirgā. Viss kārtībā. Viss kārtībā, jā? Bet kā tev pašam sokās? Tā neviens to nejautā nekad. Slowly klausies. Man prieks, kad esmu šeit un prieks, kad ir tāda forša atmosfēra. Zin, kā ar daudz ko ir forši papļāpāt, forši, kad ir daudz ko satikt ar tevi, piemēram, ar vēl daudziem citiem līdzjutējiem. Ir nenormāls prieks šeit būt. Kaut kā tā, ko teiks par šo spēli, par finālu varbūt ir ko teikt? Par šo spēli, ko es pateikt, ir visi pagaidām iet tā, kā tam vajadzētu notikt. Slikti ir tas, kad iet spēle un es šobrīd neesmu tur. Tāpēc gars ir rīns pēc saliņa. Vai ne? Bet jā, kopumā man pagaidām patīk šā spēle. Viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Ok. Ko gaidi no lielā fināla? Lielā fināla? Jā. Par ko būs? Par Talsiem viennozīmīgi. Kāpēc tā? Tāpēc, kad pēdējie bija Masters pret jums, ja? Nē, Ulbruk iet mājās. Vienkārši, ja? Vienkārši Ulbruk iet mājās. Tam tā jābūt. Tā jābūt, jā. Tals par mums, mēs par Talsiem. Skaidrs, jums tur corporations ir, jā? Es tā ceru. Jā. Bet jā, Ulbruk mājās, nevaram atļaut Ulbrukai 2 gadu pēc kārtas celto klausu, tad labāk atļausim Talsiem. Un mēs uzvaram Valmieru, un Valmiera paliek ar diplomiem. Tas viss, ko es varu pateikt. Viss var būt. Bet viss ir pozitīvi, viss ļoti forši. Jā. Man ir labi, tev ir labi, visiem ir labi. Aiziet. Super. Aiziet, priekā. Cheers. Mans draugs 7-6 Valmiera priekšā, ļoti laba spēle.
vairāk filmēt, nevis daudz runāt, jā? Valmiera gūst vēl viens vārds, kamēr es pļāpāju par iepriekšējiem, tikmēr Valmiera guva nākamos. 8-6, tie, ka iedzinējos. Komandas draugs rezultāts ir 8-6. Valmiera ar Kevinu Šmitu ir bišķi savādāka, laikam piekritīsit. Nevar jau tā teikt, ka viens spēlētājs kaut ko tik ļoti var mainīt, jā, bet jāatzīst, ka šie te viņa vārti nāk laikā. Nāk tad, kad tas ir vajadzīgs, tāpēc, skatāmies, vai Valmierai sanāks noturēt šo te pārsvaru un vai Ķekava spēs pievilkt. Skatāmies, draugi. Draugi, Ķekava ir vairākums un laba iespēja atspēlēt viens vārds, un man liekas, ka 4-3 laukuma spēlētājiem tagad spēlē. Laba iespēja Ķekavai viens vārds atspēlēt, skaramies. Komandas draugs Ķekava vienas vārdas atspēlē 8-7. Un jā, šis te mazākums Valmierai, kas tagad ir tāds, neīstajā laikā, neīstajā vietā. Tas jau laikam nekad nevar būt īstajā laikā un īstajā vietā, bet šoreiz ir tīpaši. Man likās, vai bija vārtu stabs. Tas ir pārliknis. Ja būtu pilnīgi precīzam. Man liekas, šeit spēlē scenārijs ir ļoti līdzīgs kā iepriekšējā spēlē. Pauskai ar Kuldīgu. Tādas šūpoles no vienas puses uz otru. Un nu jau ir neizšķirts. Ķekava ir pievilkusi. Un vēl jau jāspēlē diezgan. Man liekas, ka ļoti kruti pretinieki. Viņi ir līdzvērtīgi. Man grūti izcelt kādu no komandām. Ļoti laba spēle. Žēl, ka kādai komandai šajā spēlē būs jāzaud. Ļoti žēl. Komandas draugs gaidīja Valmieru atpakaļ. Šekur reku ir. Valmiera ir atpakaļ. 9-8. Jāspēlē vēl 5 minūtes. Komandas draugs soda metiens iespēja izlīdzināt rezultātu. Vēl jāspēlē 2,5 minūtes. Nezinu, vai būs vēl labāka iespēja Ķekavai izlīdzināt šo rezultātu. Tagad 9-9, lai uztaisītu. Skatāmies! Draugi, abi sektori ir piecēlušies kājās, gan Ķekavai, gan Valmierai. Visi gaida lēmumu no referija. Ko pateiks tiesnesis? Ir šis te bullīts vai nav? Spēles izskaņa tuvojās. Draugi, nenormāli atbildīgs moments bija jāatzīst. Nenormāli atbildīgs moments. Kā saka, sapinās meistarībā, laikam.
Jā, nesanās realizēt, bet nekas vēl nav beidzies, jāspēlē vēl 2 minūtes un viss var būt. Kaut kā tā, draugi, vēl nekas nav beidzies. Kā es šodien biju runājis, tad tik atbildīgā momentā izpildīt šo te bullīti ir vēl trakāk nekā biatlonā. Šaut pa mērķi, ka tu noslēpo lielu gabalu un tev jāšauj pēc tam pa mērķi. Tāpēc šis nemaz nav tik vienkārši, draugi. Un izskatās, ka vēl būs vairākums, laikam ķekavai. Uz beigām. Vēl nekas nav beidzies. Es taču teicu, draugi, man atlika tikai izslēgt kameru un ķekavai iemetam. Paldies man, teiksiet, es nezinu, bet jā, nebūtu es izslēdzu kameru, vai viņi būtu trāpījuši vai nē, nezinu. Bet, ja nopietni, draugi, tad tiešām, jā, es izslēdzu kameru un viņi iemeta. Un kā jau es biju teicis, nekas vēl nav beidzies. Mans draugs arī šajā spēlē mums ir papildlaiks. Ļoti krūta spēle. Ja otrā spēle pēc kārtas, kur ir maksimāli līdzīgi pretinieki. Tie spēku samēri ir ļoti līdzīgi, draugi. Tāpēc ļoti negribas, lai kāda no šīm divām komandām zaud, bet uzvarēt nevar, diemžēl. Abas komandas kādai būs jāzaud, diemžēl. Vīri, pirmkārt apsveic, tas bija tiešām krūtā spēlē, krūta uzvara, tiešām apsveicu no sirds. Paldies, tiešām. Klausies, tāds jautājums, ko tu padomāji tajā brīdī, kad tas bullīts nesanāca? Zigā, nav pirmā reize, kad es neiemetu tādus bullīšus. Protams, ir sāpju sajūta tajā brīdī, bet es zināju, ka laiks vēl ir daudz. Man personīgi likās, ka mēs esam uz tādu virkni komandā, kad mēs ejam uz visu banku. Un vienalga, vai tas bullīts neiekrīt, tas bija sajūta, ka mēs lienam ārā un to arī kā komanda parādījām. Tā kā, protams, tādā brīdī ir bišķi pārmetumi, bet uz 20 sekundēm, kad tu atnāc līdz komandai, viss tev paceļ atpakaļ. Tas bija krūta, jā, ka viņi spēja tev uzmundrināt un ejam tālāk spēlēm un viss nekas nav beidzies. Krūta, Džeki, kas varbūt bija tas, kas varbūt jūs pa labu nospēlējat? Nezinu. Tas 7 spēles, nezinu, vai psiholoģiskais, vai vienkārši šajā spēlē? Šajā spēlē es domāju, ka vienkārši mums bija tas, ka jā, šitās es došu, lai tās var nest projām. Tas, kad šī spēlē mēs nācām tikai pakaļ uzvarē. Pirms 2 gadiem bijām šeit, zaudējām spēlē pa 3. vietu. Tās sajūtas neviens no komandas negrib vēlreiz izjust. Kad nācām tikai pēc uzvaras, un tas arī, man liekas, bija tas, ka pilnīgi visi gribējām, pilnīgi visi darījām, un caur visām traumām visi tāpat spēlējām, un tāpēc arī uzvarējām. Krūta, super, bet šī no sirds apsveicu, šī bija fucking krūta spēle. Tiešām, paldies. Tā, Džeki, pirmkārt gribētu pateikt jums paldies par šo spēli, bija fucking krūta spēle, es sen nebiju uz tādu bijis. Neskatoties šo te zaudējumu, gribētu jūs uzmundrināt, ka tiešām bija krūta. Pasaki, kas varbūt bija tas, kas nedaudz pietrūka šodien? Grūti pateikt, ticamāk jau tā realizācija, un varējām labāk nospēlēt mazākumā. Un tā jau beigās uzvarēja tas, kuram bija lielāka veiksme, un acīm redzot, viņi bija to veiksmi nopelnījuši vairāk kā mēs. Okay. Labi, ko gribētos varbūt no savējiem uzmundrināt, varbūt ir kāds, kas stāv,
kas ir pelnījis labus vārdus, tā kā tādus, nu. Kopumā jau visa komanda bija maleči, cīnījāmies. Gols daudz iemetām, aizsardzību pievīla. Nu, nav ko izteikt, teiksim tā, visa komanda bija labi maleči. Super, Džeki, jebkurā gadījumā, paldies jums liels, bija nenormāli krūta spēle un prieks nāks uz spēlēm. Tiešām, paldies. Tā, nu puši, kur šodien svinības notiks lielās? Kur svinēs šodien? Ķekavā. Ķekavā? Ir kaut kāda noteikta vieta varbūt, kur šodien lielā ballīte būs? Jā, Ķekavas sākums skolas zālē. Tev jau visa balss pazuda kaut kur, jā? Skaidrīte. Kā jums ar balsi viss kārtībā? Nē, vispār nav. Nav arī, vai ne? Visvairāk bļauj? Nu, krūta. Kuru gribat izcelt no Ķekavas šodien? Kovs Jansons un Januševskis. Viņš bija labākais, jā? Viņš ir labākais. Januševskis ir labākais. Jā, skaidrīt, super. Paldies, Džeki, par ko lielajā finālā? Par Ulbraku, jā? Skaidrīt. Ok, super, paldies. Tauts izvirzās vadībā, jo pašā spēles sākumā nepilnās 2 minūtes ir nospēlēts, bet jau Tauts vadībā. 1-0, labs sākums. Aiziet! Sārau, Ķekam, sārau! Kā saka, Džeki ir pateikuši un savs vārds turēts, jā? Viss kārtībā, super. Maliči, super. Paldies, Džeki, maliči. Nu, ko mans draugs, es esmu izlaidis pirmo trešdaļu, un līdz ko otrā ir iesākusies Masters būs vārtus, rezultāts 4-2. Labs sākums priekš Masters, bet jāatzīst, ka talsinieki bija šī, tā kā, nu, ir jāsaņemās talsiniekiem, ir jāsaņemās, jo sen viņi nav guvuši vārtus. Te jāatzīst, tiesnesis iedeva nospēlēt līdz galam gan pirmajā epizodē, gan otrajā epizodē. Tāpēc tādā ziņā stresa nav nevienai no otrai komandai. Viss bija godīgi. Nu, man tā šķiet. Piekrīt tiesnešiem. Tā kā tā. Nu, ko mēs, draugs, ja runājot par skatītājiem, tad, nu, mans subjektīvais viedoklis ir tāds, ka, man liekas, ir nedaudz mazāk nekā pagājušajā gadā. Tas ir mans subjektīvais viedoklis pēc sajūtām. Jāskatās, protams, ka cipari. Bet, jā, man liekas, ka nedaudz varētu būt šķidrāks nekā pagājušajā gadā. Kaut kā tā. Kā jums liekas? Rakstiet komentāros. Ir mazāk, vairāk, kā ir pēc sajūtām?
pēc ilgāka laika pārtraukuma Talsi ir iemetuši. Rezultātu samazina līdz minimumam 3-4. Pagaidām vēl Masters vadībā. Redzēsim, vai tā arī paliks. Ar ko Masters atbildēs, piemēram, skatāmies. Nu, stāstat, kā varu izgodāt, kā jūs sauc? Ņem droši tuvāk mikrofonam. Nu, pagaidām jau labi, mēs esam vadībā 4-3. Jā. Turamies. Kuru gribētos izcelt šodien no Masters? Laikam mētu ļoti smuki izgāja. Skaidrs, labi, kā tavējam draugam liekas? Nu, spēle kā spēle. Parasti, vai ne? Nekas īpašs. Jā. Tā kā, nu, katru nedēļu tādas, ja? Vienalga, ka superfināls, ja? Nav jau vienalga, emocijas jau citas. Vai ne? Skaidrs, nu kā vispār Talsi nopietns pretinieks ir? Ir diezgan, vai ne? Nu, es redzu, ka jūs arī esat ar florbolu uz tu, jā? Jā. Skaidrītem, kā jūs pirmkārt sauc un kur jūs spēlējat viss? Man sauc Sofija. Man sauc Elza. Man sauc Dārta. Es spēlēju Rīgas lauvās. Es arī Rīgas lauvās. Es nespēlēju, bet es atbalstu māsas draugu. Arī labi. Apsveic māsas draugu šodien ar 3. vietu. Skaidrs. Ok, nu meitenes, kā jums sokas pa florbola dzīvi? Man ļoti patīk florbola dzīve. Tas ir labākā dzīve manā pasaulē. Vispār, visur labākā dzīve. Skaidrīt, ok, jā, tev? Ir ļoti labi. Man viss patīk, vienkārši ideāli. Man superīgi. Skaidrs, kā jums karjera florbolā iet? Ļoti labi, virslīgā spēlējam, bet pagaidām nevaram uzvarēt. Bet pagaidām nevarat uzvarēt? Jā, vakar zaudējām virslīgu spēli, palikām 4. vietā. Bet, nu, tā ir pirmā virslīga sezona. Tā kā nākamā sezona mēs uzvarēsim, vispār 1. vietu dabūsim. Skaidrs, tad nākamajā sezonā mēs tiekamies arēnā ar jums, jā? Jau un lielajā finālā, vai ne? Jā, par 1. vietu. Par 1. Skaidrītam. Okay. Mēs teicām, ka mēs būsim arēnā. Tā bija mūsu komandas biedra. Viņa ir ļoti jauka, bet vienkārši viņa mums šodien iedeva 5 eiro, lai mēs pārstu. Viņa netic, ka viņa ir spējīga. Viņa netic, ka viņa ir spējīga uzvarēt 1. vietu. Bet nākamgad mēs būsim arēnā un spēlēsim par 1. vietu. Tā būs, jā? Skaidrs, ok. Nu, es ceru, ka viņa sāks ticēt beidzot uzvarēju. Jā, viņai vajag vairāk ticēt. Vai ne? Viņai vajag mūsu spēku. Vai ne? Tieši tā. Nu, super, meitenes, paldies jums liels un tiekamies nākamgad. Bet jau meitene finālā. Jā. Ok, super. Rīgas lauvas būs finālā. Es ticu lauvām. Rīgas lauvas tiks. Super, ok, paldies, meitenes. Paldies. Tā, labi, Džek, stāstat, kā jūs sauc? Mani sauc Adrians, 7. numurs, spēlē Tals NSS Krauzers. Mani sauc Everts. Nu, tur arī turpat Talso spēlē, ja? Skaidrīte, kā šodien jūs spēlē, kā nelielu analīzi no jums. Nu, ļoti laba spēle. Es šodien 1. golu iesitu. Un kāds dos tev, Everts? Es arī ļoti labi spēlēju. Es kopā iesitu 3 golus. Lācis Kristers arī ļoti labi spēlēja. Pirmajā spēlē bija tas labākais spēlētājs, arī iesit hat-triku. Super, ok. Džeki, un kā šodien beigsies spēle? Es ceru, ka Tals uzvarēs. Esiet sveicināti studijā. Mums Ēriks Zaits un Ilja Panikos un Jānis Plots. Šodien studijā mēs apspriedīsim spēli starp FS Masters Ulbruka un Talsu Krauzers. Ēri, ko es domāju? Kāpēc tu man no mikrofona? Runā! Tā, nu došu kolēģim izteikties. Nē, nu pagaidām Ulbruki izskatās pārāki, bet es jūtu Talsiem ir spēks un viņi spēs atspēlēties. Es saku, būs 3. neizšķirts pamatlaikā šajā dienā. Jā, nu manas domas tādas, ka Talsiem vairāk jāmet pa vārtiem. Jo bija tik mazas epizodes šajā periodā. Viena normāli bija un to arī izmantoja. Jūs gaidat manas domas, ja? No manas domas tādas, ka Tals uzvarēs šodien. Pamatlaikā? Jā, pamatlaikā, jā. Savādāk nebūs. Tals pamatlaikā, jā. Tagad jautājums pašam video operatoram, kāds ir jūsu domas? Es jums teikšu, ka būs papildu laiks. Es nezinu, kas notiks papildu laikā. Bullīši nebūs? Būs. 9-9 būs un beigās nezinu, kas būs. Skaidrs. Okay. Bišķīt kaut kāda analīze. Var kaut kādu no jums pajautāt par, nezinu, par taktiku kaut ko bišķīt? Jo es no tā vispār neko nesaprotu, bet jūs visdrīzāk saprotat.
Taktika grūti tā pateikt, jo vērojam spēli un vienkārši izbaudam to florbolu, jā. Taktika, varbūt Jānis var pateikt. Kādas taktikas spēlē komanda? Teiksim tā, es runāšu par abām vienlaicīgi, vai ne? Pirmās, 6-7 spēles minūtes, ja? Vienkārši tikai uzbrukums, par aizsardzību vispār nedomā. Un pēc tam viņi kaut ko, vai nu Raitums, vai nu Pīlups pateica, un viņi sāka tikai uz aizsardzību kapāt. Visu laiku bija tāds saspringts spēka cīņa, riktīgi spēkā gaļā gāja. Un vairāk nevis uz individuālo, bet uz komandas spēli. Nav slikti. Skaidrīt, un kaut kāds tāds rezumē par visu pasākumu kopumā. Kas pietrūkst šajā pasākumā, Džeki? Es teiktu, ka nekas, viss ir ideāli, reāli. Čotka pasākums izveidos, man patīk. Man tā grūti pateikt, es tikai uz finālu gandrīz atnācu, bet tā skatoties no televizora, vismaz ir spriedze visās spēlēs, varbūt sievietēm, tad tā. Bet redzam, ka tūlīt sāksies trešais periods, ir tikai +1 masteriem, kas liecina, ka ir intriga. Visās iepriekšējās bija papildu laika, un ceram, ka šodien arī būs finālā saldais ēdiens. Un kas ir jāizdara nākamgad Florbola federācijā, lai būtu nevis tikai pirmais stāvs pilns, bet arī otrais? Nākamgad, pēc 4 gadiem, Tur laikam vajadzīgs kāds investors, lai pilnveidotos nevis kāda viena komanda, bet viss florbols kopumā. Bet, vai tas ir reāli? Laikam jau, ka ne. Vismaz pilno pirmo stāvu vismaz. Jā. Tā reklāma jāpalaiž vienkārši ātrāk. Nevis nedēļu, 2 tur pirms... Bet bija reklāma? Bija, jā. Kur, piemēram? Sociālajos tīklos, federācijas mājaslapā. Federācijas mājaslapā neskaitās, kur vēl? Tur neviens neiet. Ja tu pats neesi florbolā, tad tu neuzzināsi. Lai būtu tā reklāma, ir vajadzīgs finanses, vai federācija tāds ir. Vienkārši tā reklāma ir jālaiž ātrāk. Manas domas ir tādas, viss ir atkarīgs no resursiem. Ja būs resursi, tad arī būs apmeklētāks superfināls. Tas ir, domāju, mans tāds. Jo kas ir superfinālam tā odziņa, kad spēlē vairākas komandas. Bet, protams, fani ir, kas lielākā daļa fani nāk uz tās savas komandas spēli. Un tad, kad viņiem noslēdzās, tad viņi visdrīzāk dodās prom ar komandu. Tas ir sūdi, vai ne? Kāpēc nepaliek līdz pašām beigām? Jā, bet no otras puses tu gribi vairāk svinēt to uzvaru, to panākumu. Un līdz ar to aizdodies projām. Jā, tas gan. Labi, Džeki, skatīsimies un cerēsim, ka uz nākamo gadu būs vairāk. Jā? Super. Kā saka, lai uzvar labākais šodien. Tieši tā. Kapteinis acīm redzamību. Paldies tev liels. Paldies, Džeki. Ko mans draugs, man liekas, nav lems nofilmēt kaut kādus vārtus, tāpēc baudam to, kas ir. 5-4, Masters vēl joprojām priekšā. Talsi turpina pakaļcīkšanos. Skatāmies, kā viņiem sanāks vai nesanāks. Labs fināls. Kas te notiek, draugi? Kas te notiek tagad? Dievs tevs, mamma mia! Draugi, atpakaļ +2 Masters. Atpakaļ +2 Masters.
Tādas, bišķīt, Talsi pievilkt līdz -1 un atpakaļ Masters +2 uztaisa. Tā kā viņi būtu, Ok, jūs pievilkāt, labi, ok, mēs atpakaļ uztaisam +2. Ak, vēlreiz pievilkāt, ok, atpakaļ +2. Kaut kā tā pagaidām, man vismaz tā izskatās. Draugi, paliek īstenībā pēdējā minūte, un kāpēc man liekas, ka Talsi neizglābsies. Piedošanu, ka tā saku. Piedošanu, draugi, ka tā saku, bet tiešām tā izskatās, ka Talsi neizglābsies. Kaut kā tā. Apsveicu Masters. Apsveicu. Masters atbildēja ar savu spēli visiem tiem, kuri cerēja un domāja, ka Talsi uzvarēs. Es ar ļoti daudziem cilvēkiem biju parunājis, un ļoti daudzi teica, ka Talsi uzvarēs, un Masters bija domājuši pavisam savādāk. Apsveicu viņus ar uzvaru, viņi ir čempioni. Viņi ir čempioni, neko citu nepateikšu. Spēle bija laba, spēle bija krūta, un šie te +2, ko viņi noturēja visas spēles garumā, ja? Izņemot pašu sākumu, ja? Tas bija tāds, es nezinu, ko lai pasaka, draugi, bet Masters ir, Masters. Masters ir Masters. Kaut kā tā. Paldies Talsiem par šo te finālu. Bija krūta spēle, jā, bet kaut kā tā, draugi. Ejam skatīties apbalvošanu un ļoti krūta diena šodien bija ar ļoti fantastiskām spēlēm. Ļoti. Apsveicam FS Masters ar izcīnīto otro pēc kārtas čempiona titulu. Es esmu bijis uz 2 fināliem. Pēdējiem. Neko negribu teikt, bet kaut kā tā. Neko negribu teikt. Viss ir kārtībā. Apsveicu šos puišus, viņi ir pilnīgi 100% godam nopelnījuši šo te uzvaru. Apsveicu. Viņiem ir krūta līdzjutēji, viņiem ir super komanda un visu šo sezonu, lai arī kā tur viņiem gāja, viņi parādīja to, kad īstajā brīdī viņi saņemās un viņi izdara. Viņi visu izdara. To, kas ir vajadzīgs. Lai tagad
vinētu čempionu titulu un priecātos un būtu par headlineriem šajā te florbola superbolā, ja tā var pateikt. Jā, ko lai pasaka, jā, masters ir masters. Kaut kā tā. Acīm redzot, nav svarīgi, kā tu aizvadi visu sezonu, cik gludi vai nē. Ko prognozē speciālisti pirms spēles, arī tas nav svarīgi. Nav svarīgi pilnīgi nekas, laikam. Svarīgi ir tas, kā tu izēji uz tām spēlēm, uz svarīgākām spēlēm. Acīm redzot, tas ir svarīgākais, un Masters parādīja to, kā tas ir jādara. Kaut kā tā. Paldies liels visiem, kuri jau ir aizgājuši. Paldies visiem, kas šodien bija. Paldies visām komandām, arī Talsiem, arī Valmierai, arī Ķekavai, arī Kuldīgai, Bauskai, NND un Rubenai. Paldies liels visiem. Bija fucking kruta diena šodien bija, un man liels prieks, ka biju par mazu daļiņu no tās. Bija tiešām ļoti forša šodien diena. Paldies liels Florbola savienībai visiem. Paldies, kad šādi Florbola svētki bija šodien Rīgā arēnā. Xiaomi arēnā vai kaut kā tā, vai Xiaomi, vai kaut kā tā, Xiaomi arēnā laikam. Vai Xiaomi, something like that. Labi, jābeidz gudri runāt, un jā, paldies liels komandām. Paldies. Paraksties, pieseko, visu izdarīju, kā nākas, un paldies tev liels, jā, sen jau es to izdarījis. Nākas florbolu. Bija šodien tukšas vietas tribīnēs, tāpēc nākas florbolu. Nākat. Paldies komandām. Čau, atā. Tā, vīri, čau, apsveicu jūs ar čempionu titulu. Nu, paldies! Paldies, apsveicu, vīri. Džeki, pastāstat, kā bija skatīties no malas uz visu to, kas šodien šeit darījās? Kā izskaties? Ļoti nervozi. Jā, es piekrītu. Kad jau tu ielika 2 gola pārsvaru, tad jau tā, bet kad bija 1 gola pārsvars, tad vienīgā. Un ir tīpaši grūti droši vien bija tad, kad viņi ielika pirmos 2, jā? Jā. Spēles sākums bija nervos, bet uz beigām ticējām savējiem, savējie parādīja klasi un tad jau. Jā. Džeki, sanāk, kad nav obligāti jāspēlē vienlīdz krūta visa sezona. Var vienkārši vajadzīgā brīdī izdarīt to, kas jāizdara, ne? Tieši tā. Reāli, vienmēr. Arī pat, tā ir. Bet šī sezona to parādīja, nu vai tad ne? Jā, bija krītumi un cēlumi, bet galvenais. Playoffā mēs izdarījām, un finālā mēs izdarījām! Jā, tas labākais. Vīri, bet tiešām tā sanāk. Skaidrs, ok, nu, es pat nezinu, ko vēl pajautāju. Es šodien biju, nezinu par visām komandām, tā priecājos, ka pats kaut ko vinnēju, vai ne? Kur ir tā vieta, kur visa Masters komanda šodien svinēt? Nu, to man liekas nevar pār. Ielās redzēsim. Bez tabū rādīs, ne? Varētu būt. Cerams, nē. Ok, skaidrīgs, Džeki, super, apsveicu jūs vēlreiz, tiešām liela maleči apsveicu. Krūta nosvinēt, paldies. Apsveicu jūs ar uzvaru. Klausies, zin kā, es jau te izteicu tādu domu, kad pēc jūsu spēles izskatījās, kad var to sezonu visu arī nemazam tik līdzini nespēlēt. Un it kā vajadzīgā brīdī tikai, vai tiešām tas tā ir? Nu jā, svarīgākās... Vai tikai no malas tā izskatījās? Nē, svarīgākās spēles jau ir sezonas beigās. Un kaut kur sezonas sākumā mums nesanāca īsti mūsu spēle. Mēs kaut kur daudz zaudējām, kaut kādos pretuzbrukumos, kaut kādās stulbās kļūdās. Un tādēļ arī tās spēles zaudējām, bet mēs saņēmāmies, sakārtojām visu aizsardzību uzbrukumu un tad beigās arī labi sanāca. Viss sanāca tā kā vajag.
Skaidrīte, es tiešām nezinu pat, ko lai vēl pajautā. Es šodien pats kā par visām komandām priecājos, tā kā duraks kaut kāds skraidot apkārt, bet tiešām apsveicu un no visas sirds Maleči īstajā laikā, īstajā vietā visu izdarījāt. Kaut kā tā. Spēle nebija viegli. Talsi tiešām labi spēlēja, labi kustināja to bumbiņu. Kaut kur mazliet varbūt mums paveicās, bet mēs bijām tiešām motivēti šodien, jo pa internetu izsāda video klīde, kad visi pa talsiem, bet tas mums arī tieši asinu uzsita un motivācija nebija jāmeklē vispār. Šodien pat, man liekas, 95%, ar ko man sanāca papļāpāt, parunāt. Viņš teica, izskatās, ka, zin kā, Masters nav baigi daudz variantu, un šitais ir vēl viens pierādījums tam, kad gudri dirs no malku cirst, jā. Tā ir. Ja Talsi uzvarētu, būtu bēdīgi, bet tur jau Akmeņlauks un Raitums jau arī ir pelnījuši šo titulu, bet diemžēl šogad nesanāca viņiem, varbūt nākošais gadu. Tā kā tā. Skaidrs, ok, super, paldies jums liels par šo finālu. Džeki, apsveic vēlreiz. Paldies. Apsveic. Nu, ko, mans draugs, vēl bišķīt gribās divus vārdus pateikt par apmeklētību arēnā uz šo superfinālu. Nezinu, savas 5 santīmus ielikt par šo apmeklētību. Kas man šķiet, ka vēl varbūt varētu kaut ko nepalīdzēt šajā te visā reklāmas kampaņā, ne kampaņā. Man liekas, ka mūsdienu pasaulē ir tik daudz mums apkārt pat. Droši vien, kad jums arī kāds no paziņām ir tipa blogeris, tipa influenceris, kaut kas tam līdzīgs, jā, ar nelielu sekotāju daudzumu. Līdzīgi kā man, piemēram, jā. Kaut arī es neesmu tur ne blogeris, ne influenceris, vienkārši man patīk sports un patīk šad tad par to papļāpāt. Bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, kā uztaisīt kaut kādu vēl nelielu, kaut kādu, reklāmas kampaņu, ne kampaņu, bet cilvēkus iepazīstināt ar florbolu kā tādu, kas nemaksās vispār, man liekas, necik dārgi. Tāpēc, man liekas, Florbola savienībai, varbūt viņi to dara. Es varbūt tikai nezinu to. Varbūt līdz manim tā informācija kaut kādā veidā nav nonākusi. Varbūt Florbola savienība to visu sen jau dara un sen jau ar to visu nodarbojas. Bet es tikai vienkārši kaut kādā citā burbulī biju un neesmu dzirdējis par to. Tad ķersimies, vērsim pie ragiem. Tad mums apkārt ir ļoti daudz tādu influenceru, blogeru tādu, ka es kuram nav daudz sekotāju. Ir neliels sekotāju daudzums, tur Instagramā kaut kādi 2-3 tūkstoši, kaut kur TikTokā vēl kaut kas, varbūt YouTube kaut kas, jā. Jā, un ļoti bieži ir tā, ka šādi te blogeri, influenceri, viņi reklāmu nav redzējuši savā dzīvē, principā vispār nekad, jo reklāmas parasti tiek piedāvātas tādiem lielākiem influenceriem, blogeriem un tā tālāk, jā. Un man liekas, ka šādi blogeri būtu nenormāli priecīgi, ja viņiem pievērstu uzmanību, ja viņus pamanītu, ja viņus uzrunātu laicīgi, viņiem iedotu speciālu vietu, tur uztaisītu vēl tūri, viņiem parādītu pa arēnu, iedotu nobildēties ar rozolu. Tad, atsevišķu viņiem kaut kādu tur grimētavu, negrimētavu viņiem atvēlētu. Tā kā, to ģērbtuvi, kur viņi varētu atstāt savus mantus, tā kā speciāli influenceriem, tur kaut kā to visu tā smuki iekārtotu, sakārtotu. Man liekas, ka šis vairāk nav par naudu jautājums, šis ir tāds vairāk par pievienoto vērtību, kad iedot viņam speciālo ielūgumu ar īpašām vietām atvēlēt. Tādā veidā jūs saprotat, ko es domāju droši vien, jā? Man liekas, ka ļoti daudzi atsauktos, un parasti šādiem te maziem blogeriem, influenceriem, viņiem parasti, man liekas, ir šie sekotāji ir tādi dzīvi, un viņi ir reāli. Tāpēc, man liekas, ja sanāktu daudzus uzrunāt, ar tādu cilvēku ir ļoti daudz. Es domāju, katrs no mums kādus 1-2 pazīst, kurš ir tipa blogeris, tipa influenceris, jā. Viņus sanāktu uzrunāt, un es domāju, ka ļoti daudzi no viņiem arī atsauktos un atnāktu uz šādu te pasākumu, safilmētu pāris rilsus, uztaisītu pāris postus pirms šī te pasākuma un tādā veidā dabūtu vēl lielāku
cilvēku uzmanību ārpus šī te florbola burbuļa, kas ir, kur cilvēki, viņi zina, tie, kas atrodas tajā burbulī, viņi zina, bet vēl cilvēkus apkārt, nezinu, es nebiju baigi ar reklāmas kaut kādām tur kampaņām saskāries un redzējis, kad arēnā būs florbola superfināls. Kaut kā tā, es nezinu, varbūt Florbola savienība sen jau to dara, un es tikai muļķības šeit runāju, bet, mazums. Mazums kādam liksies interesanta šī doma. Man liekas, ka tas tāds, kas ir tikai vienkārši ir jāsagrib, un to var izdarīt ļoti vienkārši, uzrunājot šos te maziņos, tā teikt, blogerus, influencerus, kur īstenībā ir ļoti daudz, un man liekas, ka viņiem arī būtu forši un patīkami, kad viņus kāds pamana, uzrunā un uzaicina uz kaut kādu pasākumu, un velta viņiem arī kaut kādā veidā uzmanību, ka viņi ir pamanīti, viņi ir forši arī, un tādā foršā lielā pasākumā, jo pasākums jau ir nenormāli forši. Viņš tiešām tāds mūsējs Latvijas superbols, tāds jau var teikt, florbolā. Man liekas, ļoti krūts pasākums, tur, protams, ka daudz kas atkarīgs no finansēm, bet šī tā lieta, man liekas, kuru var izdarīt ar ļoti minimālu finanšu daudzumu un ieguldījumu. Kaut kā tā. Tas īsumā, nezinu, bija jēga no tā vai nebija, ko es te ierunāju, bet man liekas, ka tāda varētu būt normāla ideja, kā pataisīt to bišķīt populārāku un interesantāku. Paldies tev, kad noskatījies. Čau, atā, pieseko un saliec laiku un aizsūti draugiem. Čau, atā.